Sāpīgākā problēma mūsu novadā, jūsu piedāvājumi, kā to risināt? Lūdzu, Normunds Aizpurs. Man šķiet, ka sāpīgākā problēma novadā ir cilvēku aizplūšana uz Eiropas Savienības valstīm. Kā to risināt? Nu, tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, tad, protams, mēs par šo lietu nedomājām, bet tagad ir atvērti Eiropas tirgi, un bez šaubām, ka mēs gan ekonomiski, gan arī savā domāšanā neesam spējuši sagatavot savus cilvēkus, lai viņi varētu aizbraukt, nevis gurķus lasīt, bet strādāt par inženieriem. Un es domāju, kad šie cilvēki, visi, kas ir aizbraukuši, daļai ir zaudēti, bet es domāju, ka 60% atgriezīsies atpakaļ. Paldies, lūdzu, Sandra Daudziņa. Mūsu pašvaldības lielākā problēma ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. No tās var izrīt visas pārējās. Nepietiekams budžets, līdz ar to nepietiekama finansēšana pašvaldības iestādēm, sociāliem atbalstam un visam pārējiem. Kā to risināt? Mēs varam sakārtot savu infrastruktūru, piedāvāt daudzveidīgus, kvalitatīvus pakalpojumus un rosināt valdībai, gan braucot ministriem tiekoties šeit uz vietas, gan rosināt domāt vairāk par vietām, kas atrodas 200 km no Rīgas, domājot par pārcelšanās pabalstiem ne tikai, ja pārceļas strādāt lielajās pilsētās, bet arī pašvaldībās novados. Paldies. Dzintars Poļaks, lūdzu. Visi jau ieskicēja to pašu problēmu, kas ir aizplūšana. Būtībā mums trūkst, atkal es spiedīšu uz to pašu, bet mums trūkst patriotismu un pašapziņas. Varbūt, ka tā, kad makā nav naudas, tad ir diezgan grūti domāt par patriotismu, bet jau pirms daudziem gadiem, 91. gadā, tomēr būtībā, visi tomēr gribēja kaut pastāvās, bet brīvi. Un otrs, katrs strādājošs jaunietis, viņš ražo līdzekļus un labumus, bet tikai ārzemju kungiem. Un šeit ir būtībā jāpalīdz ģimenēm, lai viņi atrod sevi un mazo uzņēmēju darbību, lai rada šeit. Ja? Tas ir, ka katrs nodarbina pats sevi pirmām kārtām, un tad vēl kaimiņu vai ģimenes uzņēmumu. Tādā veidā mums jāiet ceļu, jo no lielajiem investoriem mēs atkal piesaistam ārzemnieku naudas, un beigās paliekam tāpat par kalpiem savā zemē. Tas ir tāpat kā izpērks zemes. Mums šeit arī Gulbenes novadā daudzi jaunieši, kas ir zemniecību un nodarbos, viņi saka, mums jau darītu, bet zemes vairs nav. Bet arī jāiedrošina kaut ar maziem gabaliņiem, lai viņi uzsāk to darīt un cīnās par Latviju un paši par sevi, par ģimeni un lecmām. Paldies. Donāts Vikšāns, lūdzu. Es to sacību varbūt pamainītu. Protams, kad rūpe ir, kad aizbrauc prom, bet es gribētu palikt pie tā, ka vesels cilvēks tā ir stipra valsts, un acīm redzot, veselība cilvēku tā ir galvenokārt ir liekama pirmajā vietā, bet tas ir mans subjektīvais, protams. Jā. Un tad mēs varam runāt par to, ka tā aizbraukšana ir priekš valsts šodien es lietošu dramatisku vārdu, tā ir traģiska, jā, jo skatoties nākotnē, ne uz ko cerēt labu mēs nevaram. Kaut gan paliek priekš cilvēkiem vienmēr cerība, tad tā ir varbūt ir atgriešanās atpakaļ. Jo mēs šodien skatāmies, ka aizbraukšana vecāki šodien ir aizbraukši projām, viņi jau daudz viens otrs ir iestrādājies, un jau sāk braukt bērni uz turieni, strādā pa vasarām un tā. Tas ir labi, kad viņš pie darba tiek, bet tas darbs tikpat noderīgs būs tepat Latvijā arī. Nikolais Stepanovs, lūdzu. Es nevaru nepiekrist, ko kolēģi teica, visas viņas ir ļoti sāpīgas problēmas, vai ne? Bet es vēl gribētu minēt, kad mums būtu arī novadam un kopumā arī pašvaldībām pierādīt centrālajai valdībai, ka cilvēki dzīvo arī laukos, dzīvo tādā novadā kā Gulbenes novads un vēl tālāk. Un jārisina viss tas sāpīgais, kas te tikai jau minēts, izmantojot arī sociālo bloku, pareizāk izmantojot ceļus, izmantojot pasažieru pārvadājumu un tā tālāk. Tā kā šeit arī ir tā problēma, kas ne līdz galam laukiem ir atrisināta. Paldies, Andis Caunītis, lūdzu. Man atliek vienīgi turpināt to, ko jau teicu, lai pierādītu, ka cilvēki dzīvo un var dzīvot laukos, ir jābūt pamatlietām.
Mēs sakām pieejamai medicīniskai aprūpei, kvalitatīvai izglītības iestādēm, sociālai drošībai, ja mēs zinām, ja kaut kas notiks, kas tad mums spēs palīdzēt. Un ļoti liels patreiz klupšanas akmens ir konkrēti veselības pakalpojumu kvalitāte un pieejamību. Mēs sakām, iedzīvotāju skaits samazinās, bet cik tad mums pēdējā gada laikā bērni piedzimuši gulbenē, es saku vārdu piedzimuši gulbenē. Tas ir ļoti svarīgi, kas ierakstās pasē un ko mēs saprotam par dzimto vietu. Un šis jautājums par to medicīnisko aprūpas, teiksim, kvalitāti un pieejamību un arī iespēju, kur jaunā māmiņa, teiksim, var laist mazulīti pasaulē, ir ļoti svarīga un būtiska. Un, protams, lietas, ko var darīt, es jau vakardien arī runāju ar Blūmu kungu, ja to pašu slimnīcu mēs renovējam un rekonstruējam, tad nevar būt tādas kļūdas, ka mēs atremontējam palātiņas un tur neiebūvējam iekšā ventilāciju. Jūs tā kā gribētu no dzemdību nodaļa atjaunot, pareizi es saprotu? Ne, nu var jau arī dzemdēt mājās, un tāda praksa arī pieejama, bet, teiksim, pases ieraksts un kur bērns piedzimst, es negribu salīdzināt ar dzīvīm, kuras atgriežas nārsta vietā, bet cilvēkam arī ir svarīgas saknes. Paldies. Un pēdējais jautājums, nu, visticamāk jau nebūs tāds vienas partijas vairākums ievēlēts domē, un jums būs jāsadarbojās. Kā jūs plānojat sadarboties, varbūt jau ir kādas sarunas bijušas, ar kurām partijām jūs labāk vēlētos sadarboties, ar kurām varbūt nē? Lūdzu, Normunds Aizpurs. Jā, Gulbenes novadā mums ir saskaņas centra nodaļa, un tādu sadarbību es nenoteikšu vienpersoniski. To noteiks nodaļas cilvēki, tie arī, kuri ir vēlētāji, un tādā veidā mēs nolemsim, ar ko sadarboties un kādā formātā. Paldies, Sandra Daudziņa. Šis jautājums ir no lielās politikas lauciņa. Man liekas, ka to lielo politiku spēlēt mūsu pašvaldībā ir lieki. Mēs esam līdz šim 4 gadus strādājuši ar cilvēkiem un pēc pārliecības, un ir atšķīrušies jautājumi, atšķīrušies viedokļi dažādos jautājumos, bet mēs neesam bijuši viens otram savādāki, sliktāki vai kā, un skatījušies pēc partijām. Vispirms jāredz ir cilvēki, vispirms jāskatās ir vēlētāji, kā būs par mums balsoši, kas būs ievēlēti, un tad arī domāsim, kas ar ko var saprasties un kam ir kopīgi mērķi. Paldies, Cintars Poļaks. Nu, tas es pievienojies runātājiem, ka būtībā vēl nevar dalīt lāci, kamēr viņš ir mežā. Un praktiski vajag jau iepriekš arī, kā Sandra teica, nav mums bijis opozīcijas vai pozīcijas, tad es ļoti jūtamu dažos jautājumos, bet būtībā pārsvarā nav. Visi domāja tīri strādāt novada labāk pēc iespējas, labāk un pēc sirdsapziņas. Ja? Un arī es domāju, ka tieši tā arī būs Gulbenes novadā, kad strādās pēc labākās sirdsapziņas un viss iet tikai uz labo pusi. Paldies, Donāts Veikšāns. Nu, acīm redzot, arī tad jāskatās uz to, kas saistās tieši pēc partiju principa. Mēs redzam, kā tas ir bijis un kā viņš ir noticis, kurien viņš ir aizgājis. Un dzīve jau sakārto tā, kad viss jau notiek loģiskā ceļā. Un acīm redzot, būtu jau pareizi, kad cilvēki nāktu kopā un domātu kopā un rūpētos kopā. Un arī no tā arī sagaidāms labāks rezultāts. Man liekas, ka es jau te minēju, ka mums piemēram ir tas virziens, kur mēs varētu būt spēcīgi. Citām partijām ir tas, un kopā darot, tas ir noteikti realizējums un profesionālā gultnē ievirzāms. Tā kā lūk tā, un jāskatās tā, kā jau es minēju, arī zin, kad viss ir sakārtos tā, ka tam ir jānotiek, bet tad, kad cilvēki nobalsos, tad redzot, būtu loģiski nākt kopā un runāt tikai par to, ar ko kopā ies un ar ko darīs un ar ko virzīs uz priekšu to Gulbenes novadu. Paldies, Nikolais Stepanovs, lūdzu. Regina Lāniens ir gatava sadarboties ar jebkuru saraksta, kur arī kolēģi te pārstāv, kas nes maksimālu labumu Gulbenes novadam. Paldies, Andris Caunītis. Es tā mazliet pasmaidīju klausoties par kolēģi diplomātiskajām atbildēm, un es varbūt būšu neordinārs, jo es vakardien vakarā atļāvos atvilknē sameklēt un pacelt ārā no
iepriekšējā sasaukuma koalīcijas līgumu. Viņi vēlreiz tā smuki pārlasīja, kur, protams, ir parakstījuši no klātesošiem 2 kolēģiem. Un tad tās domas, kuras mārņēma mani, es vienkārši paturēšu pie sevis un runājam par sadarbības iespējām. Es esmu iemācījies sadarboties ar cilvēkiem un ar viņiem atrast un strādāt, teiksim, vienotu darbu. Un visos gadījumos, kur es strādāju, ir jautājums, kā spēj citi, teiksim, veidot sadarbības iespējas vienotā virzienā, lai mēs tiešām novadam vienotus mērķus varam sasniegt un atrisināt šīs problēmas, kas mums ir novadā jārisina. Kuri bija parakstījuši šo koalīcijas līgumu? Kāda tam vairs ir nozīme? Labi, paldies!